Re! Viss ēters ir te! Šodien visā Latvijā streikos vairāk nekā 24,000 skolotāji. Par viņu prasībām valdībai un nākotnes redzējumu iztaujāsim skolotāju arotbiedrības vadītāju Ingu Vanagu. Labrīt! 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 Vanagas kundze, ļoti plašs atbalsts, vairāk nekā 24,000. Kā jūs vērtējat to? Es vērtēju to ļoti tiešām augstu, un tiešām liels paldies visiem streika dalībniekiem, vecākiem, pašvaldībām, arotbiedrības dalību organizāciju priekšsēdētājiem, pirmorganizāciju priekšsēdētājiem un arī, jā, tiešām izmantojot situāciju mana biroja darbiniekiem. Šis posms mums nevienam nebija viegls, bet katrā ziņā prieks par to, ka varējām saliedēties un par to atbalstu, ko esam saņēmuši. Šonedēļ, jā, jau runājām arī par to, un jūs mums stāstījāt ētrā, ka vairāki skolotāji ir saņēmuši draudus, viņi tikuši iebiedēti par to, lai viņi nestreikot. Kāda ir īsta situācija? Situācija ir tāda, jā, kad ir bijušas situācijas, kur pašvaldību vadītāji ir centušies izdarīt šo spiedienu, un arī izglītības iestāžu vadītāji. Un šo mēs esam informāciju saņēmuši no mūsu biedriem, bet te gan ir jāsaka, un arī ne no arotbiedrības biedriem, taču šeit ir tiešām cilvēciskās bailes un tāda, tiešām tam cilvēkam, es viņu cilvēciski ļoti labi saprotu, viņam tur jāturpina dzīvot, jāturpina strādāt, ar oficiāliem iesniegumiem pagaidām neviens nav vērsies, mēs esam teikuši, ja jūs tiklīdz mēs saņemam arotbiedrībā iesniegumu, mēs vēršamies valsts darba inspekcijā, un tad arī ir administratīvo pārkāpumu kodeksā nopietni sodi par to. Un pamatojoties uz to, ka bija šādi signāli un daudzi, jāsaka, tie ir atsevišķi gadījumi, nav masveidīgi, ja, bet tomēr ir, tas nozīmē vispār, kas mūsu valstī notiek, ja šie demokrātijas pamatprincipi tiek grauti, likums tādējādi tiek pārkāpts, un pats būtiskākais cilvēku tiesības, brīvi rīkoties, iestāties par savām tiesībām tiek apdraudēts, un mēs arī tāpēc mājaslapā ielikām informāciju, jo tie, kas nezin varbūt, ka viņš šos likumus pārkāps atversmi un streika likumu, tad informējām, domājiet, ko dariet, par to draud arī atbildība. Latvijas televīzijas ziņdienas rīcībā ir informācija, ka šajā streikotāju skaitā ir ieskaitīti arī skolu tehniskie darbinieki, apkopēji un cits personāls. Vai tā ir, un ja tā ir, vai jūs prāt, tas tomēr ir godīgi arī šos cilvēkus pieskaitīt pedagoģu rindām? Jā, tātad streikam, nozares streikam var pievienoties ik viens nozarē strādājošais. Likums to pieļauj, un tātad, ja šie cilvēki strādā izglītības iestādē, un viņi uzskata, ka mēs iestājāmies kā arotbiedrība par viņam pieņemamām lietām, arī šiem cilvēkiem ir tiesības piedalīties nozares streikā. Bet mēs tad nevaram runāt par to, ka šie 24,000 vairāk skolotāji ir tikai skolotāji. Tātad šeit ir arī tehniskie darbinieki, un te ir arī zinātnieki šajā skaitā. Tagad tā augstākās izglītības tā precīzi ciparus uz šo brīdi es tiešām nepateikšu, kā sadalījās, ja, bet ir vairākas augstākās izglītības iestādes, Daugavpils, Rpīva ir, Liepājas universitāte ir, zinātniskās, tātad šīs zinātniskie institūti, tur bija vairāki simti, jā, un tātad arī ir pārstāvēti streikotāji no pirmskolas līdz zinātniekiem. Tātad viss spektrs ir pārstāvēts. Kā jūs kopumā raksturot šo streiku, kas ir nosaukts par brīdinājumu streiku? Tas ir brīdinājums streiks. Tas ir tāds tā kā ārkārtas mērs, kad citas izējas, kā panākt reformas izglītībā, vairāk nav, vai tomēr tas ir sava veida pamudinājums amatpersonām valdībai turpināt vēl aktīvāk strādāt pie reformām, jo pēdējā tikšanās reizē arī zināma daļa vienošanos tomēr tika panākta ministrija. Te es teikšu tā, ka tas ir, es domāju, ļoti nopietnas signāls gan valdībai, gan arī parlamenta pārstāvjiem. Un šeit arī savu viedokli ir izteicis pat valsts prezidents un arī starptautiskās organizācijas nosūtījuši savu viedokli par esošo situāciju. Un jāsaka tā, ka es domāju, ka tas ir ļoti nopietnas signāls, ja ir 24,5 tūkstoši apvienojušies un pateikuši, ka mēs nepieļausim, kad, var dzukot, situācijai rīt ir jāuzlabojās salīdzinājumā to, kādā mēs esam šodien un vakar. Jā, Saeimas budžeta un finanšu komisija piekrita tam, ka 9 miljoni eiro tiek novirzīti tātad skolotāju atalgojumam, ieviešot reformu. Savukārt arotbiedrība uzstāv uz to, ka šie 9 miljoni jāievieš jau esošajā sistēmā.
Un, jo tādējādi, lai arī kompensētu un atvieglotu situāciju tiem, kuriem ir visgrūtākā finansiālā situācija. Par šo finansējumu 7. decembrī runāsiet ar Zinātnes un izglītības ministriju. Jūsuprāt, vai streiks varētu pamudināt to, lai jūs šos 9 miljonus jau tagad dabūtu? Tātad 9 miljoni ir skaidrībā tie jau ir rezervēti valsts budžetā. Un tas, par ko bija šis strīdu sābols, mēs esam skaidrības labad, jo mums pārmet, ka mēs esam pret reformām un torpedējam. Mēs vienmēr esam teikuši, ka mēs esam par reformām un arī par jauno darba samaksas modeli, bet ar nosacījumu, ka tam ir kad jāņem vērā sociālo partneru iebildumi, ne tikai līdzdes, bet arī citu, un jāatvēl finansējums. Papildus šiem 9, lai ieviestu modeli, ņemot vērā visus iebildumus, ir vajadzīgi 15 miljoni, ko mēs redzējām nav reāli tātad panākt. Un tādēļ mēs ierosinājām, lai šie 9 rezervētie miljoni tiktu prātīgi izlietoti, pārdomāti, un mēs izlīgšanas komisijā norādījām šos 4 principus. Pirmsskolas, mazās skolas, atbalsta personāls, un lai nav princips, kādam atņemu, lai citam iedot. Un ministrija to izlīgšanas komisijā negribēja dzirdēt. Viņi nepiekrita, ka to ieraksta lēmumā. Un tādēļ mēs uzstājam, kā es teicu, lai pārdomāti un tiešām tur, kur ir vissliktāk pārejas periodā. Ja mēs, piemēram, spējam janvārī, februārī, martā vienoties par jauno modeli, atrodam kompromisus, redzam, uzlabojam to, redzam, ka visu finansējumu nevaram uzreiz iedot, izstrādājam grafiku, tas viss ir izcināms. Mēs to esam teikuši neskaitāms reizes, tiešām neskaitāms reizes, bet te es gribētu teikt, ka, man liekas, ka ir, ņemot vērā, ka iebildumi ir gan no līdzdes, gan no Latvijas izglītības vadītāja asociācijas pašvaldības savienības, ļoti daudzām pašvaldībām. Premjeras vadītajā darba grupā izteica tieši tos pašus iebildumus, ko mēs, tad man gribētos teikt, ka pašlaik ministrija izmanto situāciju, ka viņi publiski negrib atzīt, ka modelis ir nekvalitatīvs, un vieglāk ir pateikt, ka arotbiedrība torpedējumi pret reformām. Bet vai jūs varat izstāstīt tā vienkāršoti, lai arī tie skolotāji, kas skatās, saprot, kā tad tieši jūsuprāt būtu šobrīd jāiegulda tie 9 miljoni, un vai viņi ļautu jau šobrīd daļai skolotāju pacelt algas? Jā, ja šie 9 miljoni tiktu novirzīti pirmsskolas izglītības pedagogiem, atbalsta personālam, kur pašvaldības ļoti daudz iegulda un viņi saņem nevienlīdzīgu atalgojumu salīdzinājumā ar citiem kolēģiem, mazajām skolām, bet mēs runājam par to, kur bērnu skaits ir līdz 100, un ņemot vērā, ka no 1. septembra ir vidusskolas posma optimizācija, ja, kas ir reforma un būtiska, ja, mēs redzam, ka ja šādi, un tas, mūsuprāt, būtu pārdomāti, šī 9 miljonu izlietošana. Tas ir mūsu uzstādījums. Redzēsim, vai ministrija to ir sadzirdējusi. Bet cik liederīgi tad īsti būtu šādā situācijā, kad naudas ir ļoti maz ieguldīt vecajā sistēmā? Mēs saprotam, protams, skolotāju algas, tas nav jautājums, ka tās ir pārāk mazas, bet cik liederīgi ir ieguldīt naudu vecajā sistēmā, par kuru mēs runājam, ka tā veicina nevienlīdzību un tādējādi ieguldot šo naudu, būtībā veicināt šo nevienlīdzību vēl vairāk? Tātad mēs ministrijai piedāvājam vienlaicīgi iet 2 ceļus. Pilnveidojam izstrādāto modeli un saprotot to, ka mēs nezinām, kā veiksies, kāds būs sarunas, atkal cik lielā mērā sadzirdēs ne tikai līdzdu, bet arī citus sociālos partnerus, lai skolotājiem būtu droši, kas viņu sagaida 1. septembrī, pilnveidojam šos 2 ministra kabineta noteikumus mūsu norādītos ar šīm grupām, kurām uzlabojam situāciju. Ja gadījumā mēs spējam vienoties, tad šie 9 rezervētie miljoni, tā jau nav problēma, viņus pārlikt uz jauno modeli. Mēs esam teikuši izlīgšanas komisijā. Kur ir problēma? Darām paralēli divas lietas. Ja jūs spējat vienoties tikai tajā brīdī, kad šie 9 miljoni jau ir iztērēti, tad tie būs iztērēti vecajā sistēmā. Tātad 9 miljoni, viņi tiek, tātad no septembra līdz decembrim viņi ir paredzēti, vēl ir laiks. Mēs visu taču varam izdarīt, bet ja gadījumā mēs nevaram par jauno modeli vienoties, tad vismaz mēs zinām, droši ir variants B. Ja? Un te es gribētu teikt, ministrija saka, ka arī kosmētiskām pārmaiņām nepiekrīt, bet varbūt nebūs labs piemērs. Mēs nevaram gribēt kapitālo remontu uztaisīt par naudu, kas ir iedota kosmētiskam remontam, un lai tas ir labs un visiem tīkams. Te ir, tāpēc mēs sakam, mēs nevaram piekrist jaunā modeļa tālākai virzībai, ja neņem vērā būtiskus iebildumus. Ne tikai par naudu, bet arī par slodzes palielināšanu, piemēram. Ja? Un ja tas ir 42 pašvaldībās, kā pati ministrija norādīja, jaunais modelis ir nelabvēlīgs. Ja? Tā.
Jūs sakat, vēl ir laiks, lai spriestu, lai runātu. Jūsuprāt, izdosies līdz nākamā mācību gada sākumam ieviest jaunu atalgojumu modeli? Mēs esam atvērti sadarbībai, mēs tādi esam bijuši vienmēr, bet šeit mēs uzsveram to, ka reformām ir jābūt pārdomātam ar aprēķiniem, izdiskutētām, uz ilgtermiņu orientētām, uz attīstību orientētām, arī, lai tas uzlabo situāciju gan izglītojumiem, gan nozarē strādājošiem. Bet ja mēs redzam, ka tas tā nav, nu, tad par kādām reformām mēs varam runāt? Ja tālāk mēs esam gatavi strādāt. Nenotiek. Uz ko esat gatavi? Šeit ir jāsaka tā, viss būs atkarīgs no tā, kāda informācija mums iesniegs ministrija 7. decembrī, un 9. decembrī ir mūsu padomes sēde, kuras kompetencē ir lemt par tālāko rīcību. Kādas ir iespējas ilgstošs streiks? Es jums šodien to neatbildēšu, jo tas ir tiešām padomes kompetencē. Mēs izvērtēsim šodienas vienas dienas brīdinājumu streiku, kā tas ir noritējis, kādas būs šīs atsauksmes, un padomē tad lemsim, kā es teicu, par tālāko, ko mēs darām.